Tu man piekritīsi, ka mūsu vislielākā vērtība ir mūsu veselība, kurā būtu jāieguldās visvairāk. Mūžīgās jaunības eliksīra meklējumos par modīgu aktualitāti pasaulē kļuvis dzeramais kolagēns. Atkarībā no ieguves vietas, ražošanas tehnoloģijas, pievienotajiem komponentiem, cenu amplitūda var būt ļoti plaša – no 20 līdz pat 150 eiro par mēneša kursu. Mūsu kolagēns mēnesim izmaksā 107 eiro vai paundi. Atkarībā no valsts, kurā jūs dzīvojat, būs vai no eiro vai no paundi, bet naudas vērtībā viņi ir vienā un tajā pašā cenā. Kāds teiks, ka dārgi? Jā, tā ir. Tomēr piekritīsi, ka labam produktam nemaz nevajadzētu būt lētam. Essence kolagēns tiek izstrādāts pēc augstākajiem standartiem no labākajām izejvielām. Un tas sūds pa vidam. Kolagēns mūsu ādai nodrošina elastīgu un izturīgu pamatu. Kolagēna tulkojumā no grieķu valodas nozīmē līme. Kolagēns ir olbaltumviela, kas satur kopā mūsu organisma sastāvdaļas. Ja, tā ir. Tas atrodas visās mūsu ķermeņa struktūrās – ādā, kaulos, cīpslās, saitēs, skrimšļos, orgānos, muskuļos, asinsvados, gļotādu audos, nagos un pat matos. Dermu, ādas vidējo slāni, kas atbalsta mūsu ādas virskārtu, veido apmēram 80% kolagēna. Kamēr tas ir pietiekamā daudzumā, mūsu āda ir blīva, gluda un elastīga. Apmēram pēc 30–35 gadu vecuma, kad organismā dabiskās novecošanas ietekmē viss sāk noritēt lēnāk, ādas šūnās palēninās kolagēna sintēzi, tāpēc āda pakāpeniski atslābst un zaudē elastību. Sāk veidoties grumbas, kuras mums nepatīk. Šo procesu var pātrināt arī intensīva fiziskā slodze. Ja vilmaņi patērē vairāk olbaltumvielu nekā spēja uzņemt ar pāri gadu gaitā, kolagēna šķiedras būtiski bojā arī ultravioletais starojums. Vides piesārņojums, smēķēšanās, stress, brīvie radikāļi, kas izraisa kolagēna vielmaiņas traucējumus, padarot ādu aizvien plānāk. Par kolagēna deficītu organismā liecina ne tikai dziļas grumbas, bet arī sāpes locītavās un to stīvums. Cilvēku orgānos ir dažādu veidu kolagēns, ādā ir pat 4 veidi no tiem. Skaistumkopšanas industrija piedāvā dažādus kosmētikas līdzekļus, kuru uzdevums ir atjaunot ādā kolagēna zudumu un uzturēt ādas elastīgumu. Tomēr pierādīts, ka kolagēna molekula pēc uzbūves ir pārāk liela un sarežģīta. Tā nespēja iekļūt dziļi ādā, tāpēc šo vielu saturošie kosmētiskie līdzekļi iedarbojas tikai uz ādas virsējo slāni. Viņš neiekļūst dziļāk iekšā. Ja? Kolagēns uz ādas veidot caur gaiscaurlaidīgu plēvīti, kas intensīvi piesaista un uztur mitrumu, tā padarot ādu gludāku, izlīdzina grumbiņas un savelkot ādu rada tādu tā kā vieglu liftingu. Labāku un noturīgāku rezultātu dod kolagēna injekcijas, bet tās nav lētas, turklāt darbojas tikai lokāli, tāpēc kolagēna lielā molekula ir dzeramā kolagēna ražotāju galvenais trumpis. Ja, dzeramais kolagēns ir daudz labāks, jo tas iedarbojas no iekšienes. Dabisks kolagēns ir dzīvnieku valsts izcelsmes olbaltumviela, augos tās nav. Kolagēnu visbiežāk iegūst no lielopiem, jūras moluskiem un zivīm. Vegāniem tiek piedāvāts arī augu izcelsmes kolagēns, mākslīgi radīts. Produkts, kam ir zemāka koncentrācija. Koncentrācija arī, mīļie, man ir ļoti svarīga. Kolagēnam ir ļoti gara un sarežģīta molekula, kas nonākot zarnu traktā nespēja pilnībā sašķelties un uzsūkties. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas ražošanas procesā, kolagēns tiek hidrolizēts. Garā molekula tiek sadalīta daļiņās, aminoskābēs un peptīdos, kas daudz labāk spēj uzsūkties mūsu kuģī un zarnu traktā. Essence kolagēns ir arī hidrolizēts. Hidrolizēts kolagēns var būt gan pulverē, arī tabletēs un kapsulās, gan šķidrā formā, bet formai nav būtiskas nozīmes, tas tikai lietotāju ērtībā. Mums ir tādi mazie sašetiņi, dzeramie gēli, lūk šādi te, katrai dienai viens. Svarīgākais dzeramā kolagēna izvēles un lietošanas kritērijs ir kolagēna koncentrācija uztura bagātinātājā. Jāskatās, lai vienā dienas devā būtu vismaz minimālā koncentrācija. Terapeitiski jēdzīga deva ir 5 grami dienā, optimālā ir 10 grami dienā. Mums tātad ir 7 grami, ja mūsu kolagēna dienas devā ir 7 grami. Tas nozīmē, ka viss uzsūksies organismā un nekas netiks nolaists podā. Ja? Ādas kvalitātes uzlabošanai labāk ir piemērots 1. un 3. tipa kolagēns. Parasti iekšķīgai lietošanai kolagēnu var nopirkt arī tīrā veidā, bet vēl labākam efektam ražotāji pievieno vērtīgas vielas, lai sekmētu kolagēna uzsūkšanos un labāku iedarbību uz ādu. Visbiežāk tam izmanto hialuronskābi un C vitamīnu, arī dažādu augu ekstraktus, kas veicina šūnu aktivitāti. Kolagēna peptīdi uzsūtas kuņģī un zarnu traktā un nonāk asinsritē. Japānas zinātnieki kliniskajos pētījumos atklājuši, ka 80 līdz 95% hidrolizētā kolagēna nokļūst ādā, bet tikai 5 līdz 10% tiek sadalīti pa lielākajām organisma locītavām.
Atšķirībā no ārīgi lietotās kosmētikas, ko pārsvarā lietojam lokāli uz sejas, kakla un dekoltē zonā, iekšķīgi lietotais kolagēns vienmērīgi apgādā visu organismu, tādējādi uzlabojot kopējo ādas stāvokli. Kolagēnu ieteicams lietot no rītiem, tukšā dušā. Minimālais lietošanas ilgums ir vismaz 10 dienas. Ideālā variantā to ir ieteicams lietot 1 līdz 3 mēnešus. Lietojot kolagēnu ilgtermiņā, mēnesi vai 2, vislabāk, protams, ir 3, ir vērojama ādas kopējās kvalitātes uzlabošanās un sīko krunciņu izlīdzināšanās. Pēc 3 mēnešiem un vairāk uzlabojas ādas saturs, turgors un elastīgums, ir redzams liftinga efekts, jo kolagēns stimulē elastīgās šķiedras, kas ir mūsu ādas skelets un galvenais būvmateriāls. Ir ļoti svarīgi, dzeramā kolagēna lietošana ir atkarīga no mērķa, kādu cilvēks vēlas sasniegt. Par to ir tiešām arī jāizdomājas, lai uzturētu labāku ādas stāvokli. Parasti to iesaka lietot kursa veidā 1–2 reizes gadā. Un tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi skatīties, kāda ir koncentrācija šim te kolagēnam, jo, ja jums koncentrācija dienas deva būs lielāka, vairāk nekā 10 grami, tur, piemēram, kāds saka, mums ir 15, mums tur ir 12 vai 20 grami, 2000 grami, piemēram, tas nevienmēr ir pats labākais, 5 līdz 10 gramiem ir jābūt, un tad tu būsi 100% droši par to, ka tas kolagēns uzsūksies. Svarīgi arī skatīties sastāvu, vai ir sastāvā C vitamīns, un ir arī ļoti būtiski saprast to, ka katram tas rezultāts, katrs to rezultātu redzēs, kāds redzēs ātrāk, kāds redzēs vēlāk, viss atkarīgs no tā, ko tu vēlies. Ja tu vēlies, lai tev uzreiz tur pēc mēneša grumbiņas visas pazūd, bet ja tev iekšā nav pietiekami daudz kolagēna, tātad kolagēns vispirms sāks darboties no iekšpuses, un tikai tad tu sāks redzēt uz ārpusi kaut kādu rezultātu. Lūk, tā, mīļais mans, es tev esmu pastāstījusi diezgan daudz, tagad tev ir tikai jāizdara izvēle. Tagad tu zini visu praktiski par kolagēnu, cik tas ir svarīgs, cik tas ir nepieciešams.